Sveiki, es zinu, ka dažas no šeit piedāvātajām idejām var nebūt pieņemamas vai noraidītas kā utopiskas, taču ir ļoti svarīgi, lai visi 8 miljardi cilvēku sanāktu kopā, lai izveidotu ilgstošu, taisnīgi dalītu likteni, lai sasniegtu mūžīgu mieru, eksponenciālu progresu un pasaules labklājību. Esmu pārliecināts, ka, to īstenojot, tas viss būs ieguvums un bez sāpēm. Līdz šim neskaitāmos karos tūkstošiem gadu garumā ir gājuši bojā neaprēķināmi cilvēki, un nākamais pasaules karš varētu mūs visus iznīcināt uz visiem laikiem. Daži piemēri pierāda, ka galvenos jautājumus var atrisināt, ieņemot vienotu nostāju. Covid-19 pandēmijas laikā daudzas valstis palīdzēja vakcinēt miljardiem cilvēku. Internets ir ļāvis tūlītējai informācijas izplatīšanai visā pasaulē. CFC ir aizliegti kopš 1996. gada, jo tie grauj ozona slāni, kas pasargā mūs no ādas vēža. Parīzes nolīguma mērķis ir ierobežot globālās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. Eirozona nāca klajā ar kopīgu eiro valūtu un arī atcēla robežas savās valstīs, ļaujot šo valstu pilsoņiem brīvi ceļot un strādāt jebkurā reģionā visā reģionā. Es pieprasīšu, lai no 2035. gada visām pārdotajām jaunajām automašīnām būtu nulles CO2 emisijas. Āfrikā, Brits, ASEAN un Dienvidamerikā notiek centieni, lai ieviestu kopējas valūtas, kas nodrošinātas ar zeltu vai citām precēm, lai atrastu veidu, kā pret tām netikt sodītas. Ar ASV. Pašlaik pasaulē ir daudz diktatoru, demokrātiju, vienas partijas likumu, reliģisko valdnieku, militāro valdnieku, monarhiju, anarhiju ut. Pat labākajās pārvaldības sistēmās, kā ASV, kur ir vārda, preses, izvēles brīvība. Reliģija ut, politiskās partijas, neuztraucoties par finansiālo atbildību, pārsvarā cenšas uzvarēt nākamajās vēlēšanās un tādējādi sola bez maksas, kas novedīs pie ekonomikas krituma. Vara samaitā un absolūtā vara korumpē absolūti. Skaidrs, ka pasaule ir labāk jāpārvalda. Risinājums lielākajām problēmām, ar kurām saskaras pasaule, ir radīt debesis. Uz zemes. Debesis līdz 2050. gadam būs valstu savienība, kas aptvers visas valstis, pasauli bez robežām, kariem vai armijām. Līdz tam laikam tas var palielināt pasaules IKP vismaz 5 reizes. Tikai pēc ilgām, nopietnām un konstruktīvām debatēm starp visām valstīm debesis pieņems visnobriedušākos un labākos principus visā pasaulē. Debesīs valdīs likuma vara, bez jebkādas diskriminācijas un iekļaujoša sabiedrība. Lai aizsargātu viņu etnisko piedarību, reliģijas, demogrāfiskos datus, valodas, kultūras ut. Tikai pēc saviem ieskatiem, kad kāda agrāk valsts izsniedz ceļošanas, uzturēšanās vai darba vīzu, jebkura ārēja persona vai vienība var ieceļot to teritorijās. Vairāk nekā 3% no pasaules IKP, TI, 3 triljoni USD gadā tiek izšķiesti militāros un karos. Kad būs tikai viens nācija un nebūs armiju, visu šo izšķērdēto naudu var izmantot, lai samazinātu globālo sasilšanu, nabadzības izskaušanu, uzlabotu infrastruktūru, tiesības uz veselību, tiesības uz izglītību. Džefrijs Saks ir aprēķinājis, ka pasaule nepieciešama tikai 175 miljardi ASV dolāru 20 gadiem, lai izbeigtu galējo nabadzību. Visas valūtas ir fiat, tāpēc es esmu izstrādājis detalizētu globālās digitālās valūtas risinājumu, pamatojoties uz katras valsts IKP lielumu, ko var izveidot tikai GDC banka. Jo lielāks būs IKP, jo vairāk valsts iegūs GDC. IPCS ir nākusi klajā ar ļoti detalizētiem globālās sasilšanas risinājumiem. 10% pasaules iedzīvotāju iztiek ar mazāk nekā $2 dienā, un 50% iedzīvotāju nesaņem nekādus sociālos pabalstus. Debesīs visi pieaugušie, kas vecāki par 18 gadiem, līdz 2050. gadam nopelnīs vismaz 5 ASV dolārus dienā. Nevienu personu, kas ir jaunāka par šo vecumu, nevar likt strādāt. Izglītība līdz 18 gadiem būs obligāta. Pārtika un medicīniskā aprūpe tiks nodrošināta bez maksas nabadzīgiem bērniem un tiem, kas vecāki par 65 gadiem. Bezatbildīgasai draudi tiks novērsti. Dabas katastrofām, piemēram, zemestrīcēm, epidēmijām UTE, būs globāls ātrās darbības spēks. Balsošana notiks tiešsaistē, izmantojot vietālruņus ar šifrētu datu bāzi, lai novērstu jebkādas manipulācijas. Debesīs būs sekulāra demokrātiska republika, kurā par katru svarīgāko jautājumu diskutēs visi,
un tad galīgo lēmumu pieņems ievēlētie pārstāvji, kuriem uzdevumu izpildīs birokrātija. Visām politiskajām partijām būs jāsniedz skaidrs plāns, cik daudz nodokļu iekasēs un kā tos tērēs bez pārtēriņiem, lai visi vēlētāji varētu pieņemt pārdomātus lēmumus. Augi un dzīvnieki tiks atjaunoti līdz līmenim, kāds bija pirms rūpnieciskās revolūcijas sākuma. Tiks enerģiski veicinātas inovācijas dažādās jomās, piemēram, kvantu skaitļošanā, lauksaimniecībā, IT farmācijā, slimību izskaušanā, kā arī kodolsintēzē, kas nerada radioaktīvos atkritumus. Tiks aizliegta ogļu, naftas, gāzes ieguve, kā arī ICE transporta līdzekļi. Tas pieņems augstākos zaļos standartus preču ražošanā un atkritumu apglabāšanā. Tā plāno līdz 2050. gadam sasniegt 100% neto nulles mērķus visā pasaulē. Debesis ienesīs izmaiņas banku un finanšu sistēmās, lai attīstītu stabilu, noturīgu sistēmu, kas nav pakļauta sabrukumam jebkāda iemesla dēļ un neatbalstīs zombētas vienības. Nodokļu aplikšana būs balstīta uz darījumiem un tiks nekavējoties debatēta tiešsaistē. Cilvēki tiks mudināti kļūt par veģetāriešiem vai vegāniem. Iedzīvotāji varēs brīvi praktizēt jebkuru reliģiju, ticību, kultūru un praksi, ko viņi vēlas. Nevienam pilsonim vai policijai nebūs atļauts turēt ieročus, kas var nogalināt. Lai gan armijas nebūs, dažās agrākajās valstīs joprojām var būt robežapsardzes spēki ar plastmasas lodēm, elektrošoka ierīcēm, asaru gāzi ut. No nabadzīgajiem cilvēkiem iekasētie darījumu nodokļi viņiem periodiski tiks atmaksāti. Tiesību akti būs balstīti uz labāko praksi visā pasaulē un būs viegli izpildāmi. Visām civillietām un krimināllietām ir jābūt skaidri noteiktiem sprieduma augšējiem termiņiem. Cilvēkiem ir jābaidās no likuma pārkāpšanas sekām, lai sabiedrībā valdītu miers. Visiem ir jābūt kopīgiem kriminālnoteikumiem un civiltiesiskām normām. Pasaules iedzīvotāju skaits 200 gadu laikā ir pārsniedzis 8 miljardus, 8 reizes, kas ir radījis milzīgu slodzi ekosistēmā. Tātad uz pāri būs atļauti ne vairāk kā 2 bērni. ASV valsts parāds pārsniedzis $32 triljonus. Konkurences populisms starp republikāņiem un demokrātiem ir ļoti smags, tāpat kā Indijā un citās līdzīgās valstīs, jo abas partijas nevēlas paaugstināt nodokļus un turpina dot saviem pilsoņiem bezmaksas naudu, lai uzvarētu nākamajās vēlēšanās. Atjaunojamie avoti, piemēram, saules enerģija, hidroenerģija, vēja enerģija, kā arī kodolsintēze, tiks mudināti aizstāt visu fosilo kurināmo līdz 2050. gadam, ja ne agrāk. Tiks lielā mērā veicināta biodegviela, piemēram, etanols. Visiem pilsoņiem ir jābūt unikālai biometriskai identifikācijai, piemēram, Indijas ādharam, un bankas kontiem ir jābūt cieši saistītiem ar viņu mobilā tālruņa numuriem. Visas SIM-kartes tiks izsniegtas tikai pēc personas reālaika biometriskās autentifikācijas. Zelts ātri zaudēs nozīmi kā bagātības glabātājs. Līdz 2025. gadam visa koncepcija ir rūpīgi jāapspriež, detalizēti jāsagatavo un jātirgo visā pasaulē, lai iegūtu dalības maksu no visas pasaules, lai ik viens būtu skaidrs par ilgtermiņa ieguvumiem un pieņemtu to no visas sirds. Fiskālais deficīts un inflācija būs nulle. Bankām nebūs atļauts aizdot spekulatīviem mērķiem, kā tas bija mandāts līdz 90. gadu sākumam. Tā būs brīvā tirgus ekonomika. Jebkuru jautājumu gadījumā droši rakstiet man. Lūdzu, kopīgojiet videoklipu ar visiem saviem sociālajiem kontaktiem. Paldies, ka veltījāt savu vērtīgo laiku, lai īstenotu debesu koncepciju uz zemes.